Savas darba gaitas Ladislavs Pušmucāns sācis vēl Latvijas brīvvalsts laikā. Strādājis par Kazdangas tehnikuma direktoru, vēlāk bijis ilgadējis tagadējās Malnavas koledžas direktors. Arī svētku reizē ceļu uz Madonu mērojuši gan bijušie kolēģi no Latgales, gan vietējās pašvaldības pārstāvji ar īpašu materiālu atbalstu jubilejā. Jubilārs ciemiņus sagaida mundrs un smaidīgs, kā nekā pirmais simtgadnieks vīrietis pēdējo gadu laikā Madonas pusē. Es pateicos saviem vecākiem, ka viņi man tādus gēnus ir devuši, bet viņi abi divi līdz 100 gadiem nenodzīvoja, jo stipri smagā darbā viņi dzīvoja. Neiztrūkstošs jautājums ir izzināt, kur slēpjas jubilāra ilgdzīvošanas atslēga. Uz to Sirmais kungs atbild gan caur kādu joku, gan pašsacerētās vārsmās. Esmu dzimis Maltas upes krastā, tēvam sējot birzīti gāju, tur es govis izganīju, upes līčos padzirdīju, peldināju, bet pats no augstas krasta kraujas lecu upes atvarā un izpeldēju. Jubilāra ģimenes locekļi gan zina teikt, ka vectēvs vienmēr ir bijis veselīga dzīvesveida piekritējs. Viņš ir dzīvojis diezgan pareizu dzīvesveidu. Viņš nekad nav smēķējis, viņš nav lietojis alkoholu nekad mūžā, ja? Nu, tikai lielos svētkos. Ja? Viņš ir nodarbojies ar sportu. Kad es viņu iepazinu, viņi dzīvoja Sakstagalā, tad viņš rīta rosmi pildīja. Tātad skrēja pa stadionu. Ja, bez tam viņš ir arī daudz fiziski strādājis, kas viņu laikam ir palīdzējis formā saglabāt. Tā kā manam mednieks ir bijis, jā, vīrs saka priekšā. Ja. Un otrkārt, viņš ir ļoti mierīgs cilvēks. Tas varbūt pat ir pirmkārt. Ja, jo viņš ļoti mierīgi pret visu attiecas. Viņš nekad nestreso. Kas viņam iekšā darās, to mēs nezinām. Ja, bet ārēji tas neizpaužās. Tas noteikti arī viens no noslēpumiem. Tā kā malacis. Mēs varam no viņa tikai mācīties. Pieticīga un pateicīga par aizvadīto mūžu ir arī Zelma Liepiņa, kas vecumdienas vada aprūpēta tuvāko radu ģimenē. Es tak visu laikās laukos, bridos tos dubļus un lauzus smagos darbus, un tagad es pie tās tiku vieglajā dzīvē, nu kā te nu nedzīvo. Kā te vairs nedzīvos, nu nekas vairs nav jādara, dzidriņi mani apkalpo, ko tik tev atnest, ko tev atnest, vai tev to vai šito? Nu es par kungu padzīvoju. Arī Zelmas kundzei prāts gan ass un gars, joprojām mundrs. Gan dziesma uzdziedama, gan smaidošs švaigs atnākošajiem. Sirmgalve gan nav radusi lielīties, ka viņas mūžs būtu kas īpašs. Vajag tikai strādāt un ne par ko nebēdāt daudz. Es kāju priecīgu prātu, un man nebija smags neviens darbs. Ot. Jau no tāda, man māmiņa nomira, man vēl nebija 7 gadi, svešu māti izklausīju, un cik kungus nes izklausījis. Labi man pie visiem, man spēks bija un veselība, un varēja strādāt, un prieks bija. Lai arī abi jubilāri savstarpēji nav pazīstami, kaut kas viņus tomēr vieno. Ne tikai dzimšanas dienas ieraksts pasē. Tas ir dzīves prieks, vienkāršība gan attieksmē pret sevi un apkārtējiem, joprojām ass prāts un gaišums, ko viņi izstaro. Ļaus tu man solīt, mas tomēr devi, vai nav vien